Let's take a few minutes to settle down. Tagad dažas minūtes vienkārši ļausim, lai prāts nomierinās. And we start again with checking the posture. Un atkal sākam ar ķermeņa pozas pārbaudīšanu. The back is straight and shoulders relaxed. Pārbaudam, vai mugura ir taisna, vai plecs ir atbrīvoti, The chest is open. vai krūšu kurvis ir brīvs. And gently we bring the breath into the foreground of our awareness. Un tad ar maigu kustību savā fokusā nostādām savā elpu. With as much as friendliness as possible. Un daram to ar tik lielu draudzīgumu, cik ir iespējams. And we cultivate equanimity by allowing this moment to be just as it is. Un mēs praktizējam izlīdzināto attieksmi, vienkārši pieņemot šo brīdi, kāds tas ir. Being aware in a non-judgmental way. Apzināmies tādā veidā, ka mēs neko nekritizējam. Then when you notice that you identify with a story, that you are carried away by a story, then gently return to the present moment. Un kad mēs pamanām, ka mūsu prāts ir aizrāvies ar kādu stāstu, tad mēs vienkārši atgriežamies atpakaļ šajā brīdī pie savas elpas. Simply be present to what arises. Simply be yourself. Vienkārši esam klātesoši visam, kas parādās. Vienkārši esam tas, kas esam.
Are there any questions or comments? Vai ir kādi jautājumi vai komentāri? Man ir jautājums, ja mēs praktizējam tikai šo pieņemšanas praksi, kad par visu būt mierā, tad vai mēs nepaliekam gadījumā par dārziņiem. Bet tomēr ir kaut kāds virzītājs spēks, kas mūs virzīs, mūsu dzīvē tālāk uz priekšu. The question is if we are doing this practice of acceptance or accepting everything as it is, don't we become kind of a vegetable? And is there a motivational force that kind of makes us to go somewhere further? Guess you need to test. Šķiet, ka ir nepieciešams to pārbaudīt dzīvē. One important point is accepting here does not mean to accept injustice or harm being done to yourself or others. Vajadzētu uzsvērt, ka pieņemšana nenozīmē to, ka vajag pieņemt kaut kādus pārdarījumus, kas tiek vērsti pret jums vai pret citiem. And in my experience and also what I observe with others, No manas pieredzes un arī attiecībā uz to, ko es novērojis uz citiem, when people relax and have more space, mental and emotional space, kad cilvēki atslābinās un kad viņiem parādās lielāka mentālā un emocionālā telpa, brīvība, then I am, and I see it also in others, they are more connected with their creativity and with their inspiration. tad cilvēki vairāk spēj savienoties ar savu radošo pusi. I feel like it is the fear and the stress and the constriction which actually separates myself from the wish to do something and also from the energy to actually do something. Un tās ir kaut kādas bailes un iekšēji ierobežojumi, kas liedz izpausties un darīt kaut ko. There might be a period of more rest. Varbūt tā, ka ir kaut kāds lielāks atpūtas brīdis, But I believe in the wish. I believe in the goodness of all of us. bet man ir ticība, ka mūsos visos pastāv labais. And that something in us actually wants to contribute and heal and make the place where we live a better place. Un ka mūsos visos ir tā daļa, kas vēlas padarīt to pieredzi patīkamāku, skaistāku, iedvesmojošāku, ne tikai priekš sev, bet arī priekš visiem citiem. So in my experience and what I see in others is that more space there is, more joy and more creativity and more energy to actually do what you want to do. Un no manas pieredzes jau vairāk ir šī iekšējā brīvība un tāds tā kā pieņemšana, tad tas vairāk ļauj izpausties šim radošumam un priekam. Initially there might be some fear because we are used to act out of fear or because we should. Protams, sākotnēji var rasties kaut kādas bažas, jo mēs esam pieraduši rīkoties baidacīti vai tāds, ka mums tā ir jādara. But I don't see the danger of becoming a couch potato through kindness. Bet es nesaredzu bīstamību tajā, ka mēs caur
laipnības praktizēšanu kļūsim par dīvāniem, par kartupeļiem uz dīvāna. This makes me also think about children who quite often are forced to learn. Šis jautājums liek man arī aizdomāties par bērniem, kuri bieži vien tiek spiest kaut ko iemācīties. But there's actually also, in Denmark, for example, there's a lot of schools who have a very different approach. Bet arī Dānijā ir daudz skolas, kurām ir citāda pieeja. So they believe that each child actually has naturally the wish to learn and to grow and to expand and to explore. Un viņas balstās uz pieņēmumu, ka katram bērnam ir dabiska vēlme uzzināt, iemācīties, paplašināt redzesloku. And it is that which is in children. I also believe it is in us. Un tieši tas pats, kas ir bērnos, manuprāt, piemīt arī mums. It is sometimes the school systems, they suppress that. Un reizēm skolas un izglītības sistēmā apspiež to. But I think the better answer is actually test it yourself. Bet es domāju, ka vislabākā atbilde tomēr ir pārbaudīt to pašu. And it is an important point. This question comes quite often. Un tā ir svarīga lieta, un šis jautājums parādās diezgan bieži. Does that answer your question? Yeah. I may add to it what to do if you become a couch potato. Okay. Okay, just in case. Just in case. First, I think in general we need more people who do less. Jautājums bija par to, ko darīt, ja no gadījumā mēs kļūstam par kartupeļiem uz dīvāna, tad atbilde ir, ka skolotājs domā, ka ir vairumam cilvēkam ir nepieciešams darīt mazāk nekā viņi dara šobrīd. I think it's time for us to value wasting time. Wasting time in the sense of not being productive in the worldly way. Es domāju, ka mums ir jāsāk piešķirt mazāku vērtību vienkārši laika izšķiešanai. Because the kind of productivity which we cultivate in the West brings so much harm. Jo tā sauktā produktivitāte, ar kuru mēs esam aizraugušies rietumos, tā nodara vairāk ļaunumu nekā labu. But then, at one point, if you are lying on the couch and there's a sense that you waste your life, Bet tajā brīdī, kad jūs pamanāt, ka jūs guļat uz dīvāna un izniekojat savu dzīvi, then you meditate on death. tad meditēji par nāvi. You meditate on the precious human rebirth and you meditate on death. Meditēji par vērtīgo cilvēcisko atzimšanu un par nāvi. Maybe you know the story about Shantideva. Varbūt jūs zinat šo stāstu par Šantidēvu. He was known as the monk who only sleeps, eats and shits. Viņš bija pazīstams kā mūks, kas tikai ēd, guļ un nokārto dabiskās veicinības. So from the Western point of view, he was a couch potato. Un tad rietumnieki varētu viņu saukt par kartupeļu dīvānu. But inside, Bet iekšienē there was something different happening. Notika daudz kas cits. Any other question? Citi jautājumi?
Viņš vakar stāstīja par tām 4 sarakstiem, bet viņš par 3 tikai pastāstīja. Par 3, tur man liekas bija par padomu, ja kaut kas ko neteica, vispārīgie padomu, kas tas tāds ir par tiem solījumiem. Tur bija, kas ir jādara, kad pieņem patvērumu. Pirmais bija, kā vajag izvairīties, otrs bija, kas ir jāpraktizē. Par 3 viņš nestāstīja, un ceturtie bija laicīgie solījumi. Kas ir tas 3? Un beidzās laiks vienkārši. Nē, viņš ir pāri, vienkārši bijis. Okay, she said that yesterday you kind of promised 4 things, or said that there were 4 lists, but you actually talked about only about 3. Yeah, that's true. I dropped the general advice. Es izlaidu vispārējos padomus. Yes. Right. I have to return to that. Nu jā, tieši pie tā. Yeah, I will do that this afternoon. Un šajā pēcpusdienā mēs pie tā atgriezīsimies. I hope that nobody noticed. Es cerēju, ka neviens. Rita was here. Special agent was noticing everything. No, it's right. I mean, I should say the things I'm saying. I should follow the program. Tas personīgs dabas jautājums. Es zinu, ka 2. gadu laika bija mūks. Pat cik es redzu viņam rokās laulības gredzenu, tad es iespējams, kad tas bija viens no iemesliem, kāpēc viņš šo mūku kārtu novilka. Man interesē viņu viedoklis par mīlestību. Kas ir mīlestība? Okay, yeah, so the introduction to the question is that he sees a ring on your finger, and he knows that you were a monk once. And so his question is, maybe it's related to those 2 facts. He asks, what are your thoughts on love, or what is love? What is love? Yeah, so you want a definition more? Nē, man vairāk interesē personīgā motivācija. Ja tas man šodien personīgi priekš manis ir svarīgi. Personīgā motivācija? Jā, spēlēt ar personīgā motivācija. Teiksim, ja viņš izšķīrās par laulības dzīvi, teiksim, kaut kādā dzīves brīdī, ņemot vērā to viņu visu iepriekšējo garīgo pieredzi, kas ir bijis pirms tam. So it's kind of maybe a more personal question Yes. in the sense that what were the things that made the lay life more preferable, or this what was the role of love? What was the role of attachment? Vai kad bija pieķeršanās? Is that the first time you see me after that I described? Because it's Šī tā pirmā reize, kad 5 tu... years ago. Tad man tas nebija interesanti. But did I come as a monk here? Yes. Yeah. So then I must have been here the first time, like 6 or 7 years ago. Yeah? I think Ansis wasn't coming here when you were here as a monk. Okay, yeah. So what? Yeah, what? So can you just say the question? Like, Darbojas to jautājumu tādu būtību. Jā, tā būtība, teiksim, motivācija, kad, teiksim, skolotāja dzīvē, viņa personīgās attiecības bija motivācija, tas, kad, viņš, manā izpratnē nav tāda sūra, tāda tā kā garīga ceļa gāja ir.
kaut kādu apsvērumu, kaut kādu motivācijas pēc, kas ir bijis tā motivācija viņam nošķirties par labu laulības dzīvē, nekā par labu, tiksim, saglabāt to mūku. So what was your motivation to choose marriage instead of this hard practitioner? Motivation. It's so when I became a monk, there was a strong feeling that it's the right thing to do. Kad es kļuvu par mūku, tad tā sajūta tobrīd bija, tā ir tā īstā pareizā lieta, kas ir jādara. And then after 11 years, there was the same kind of sense that it is the right thing to do to disrobe. Un pēc 11 gadiem bija atkal šī sajūta, ka pareizā lieta tagad būs nokalt mūku trēpes. So it comes from a feeling of what is the best thing to expand. What is the best things to do to expand, to grow? Tas nāca no tās sajūtas, kas būs vislabākais, lai turpinātu augt, paplašināties. And as a monk, particularly living as a monk alone, un sevišķi dzīvojot kā mūkam vienam pašam, what happens is that you live, or I lived like in a bubble. Tas, kas notika manā gadījumā, bija, ka es dzīvoju tādā kā burbulī. Because people don't relate to you. People didn't relate to me in a normal way as they would relate to someone else. Un cilvēki neatiecās pret mani tāpat kā pret ko normālu citu cilvēku. And that in my case it led to a kind of stagnation, or there was no challenge. Un manā gadījumā tas noved pie tā, ka es nokļuvu tādā kā stagnācijā, nebija vairs nekāda izaicinājuma. It's different if you live in a monastery, because then you live with people who treat you as a person. Tas ir citādāk tajā gadījumā, kad jūs dzīvojat klosterī grupā un jums ir saskāršana. So they kick your ass and they give you honest feedback, and you just get an honest feedback of how you are. Un tad tādās situācijās jūs ik pa brīdim tiekat iespārtīts pa pēcpusi, un jūs saņemat godīgu atgriezenisko saiti, kas ar jums notiek. And then of course part of there's different things. I mean, then the thing which kind of triggered my disrobing was that I fell in love, what you call it, fell in love. Un viena no tām lietām arī, kas izsauca šo mūka rēmju nonākšanu, bija tas, ka parādījās tas, ko varētu nosaukt par iemīlēšanos. But I have done that before, so it's nothing special. Bet es biju iemīlējies arī cits iepriekš agrāk, tā kā tas pats par sevi nebija nekas īpaši. It happens all the time. Tas notiek visu laiku. Nice to see you after
So of course from the outside, probably many people would say, okay, you just, you became attached to a woman and then you disrobed. Yeah? So probably I would have said that also. I mean, a year before I disrobed. Un, protams, citiem cilvēkiem no malas varētu likties, ka tas, kas notiek, ir vienkārši tu iemīlējies, tev radās kaut kāda pieķeršanās un pēc to pamet mūku kārtu. Un vēl gadu apakaļ pirms tas notika, arī es kā mūks uz to raudzītos tieši tāpat. But I see also in other monks who have disrobed that sometimes it was really a good thing. Bet attiecībā arī uz citiem mūkiem, kas arī ir pametuši mūku kārtu, es redzu, ka reizēm tā ir laba lieta, kas nāk par labu viņiem. In terms of learning and growing and becoming a more mature person. Lai varētu vairāk iemācīties un kļūt par nobriedušāku personu. And I think that is also the case with me. Un es domāju, ka tas ir arī tas, kas notika manā gadījumā. So for me, living with a woman is really a wonderful challenge. Un priekš manis dzīvošana kopā ar sievieti ir brīnišķīgs izaicinājums. And in a relationship, my experience in a relationship is that I can't hide. Man pieredze attiecībās ir tāda, ka nav iespējams paslēpties. Because of course she knows how I am, how I act, what I do. Jo viņa zina, kā es jūtos, kā es rīkojos, kas ar mani notiek. And that is very healthy, I think. Un es domāju, ka tas ir ļoti veselīgi. Sometimes painful and challenging to realize that I'm not as enlightened as I thought. Reizēm tas ir sāpīgi un izaicinoši, jo tas liek man saprast, ka es neesmu tik apgaismots, kā man pašam šķiet. That my equanimity is not as strong as I thought. Ka mana izlīdzinātība nebūtu nav tik laba, kā man pašam liekas. But of course that's a good thing. Bet, protams, tas ir labi. It was easier to be a monk. Būt par mūku bija vieglāk. So from that point of view, when it's really difficult, then I think, oh shit. Un šādā skatījumā, tad, kad paliek pavisam grūti, tad es sāku nožēlot to, ko es esmu darījis. So, like from the happiness level, I would say I was more happy as a monk. Laimes līmeņa ziņā es varētu teikt, ka kā mūks es biju laimīgāks. But from the learning level, I feel it's better for me to, at least after having been 11 years a monk, better to live with a woman. Bet mācību apgūšanas ziņā, vismaz ņemot vērā, ka es 11 gadus jau pavadīju kā mūks, šķiet, ka šobrīd daudz vērtīgāk ir dzīvot kopā ar sievieti. Another thing is, as a monk, I was more constricted to practicing and teaching in a traditional way. Un vēl viena lieta, ka kā mūks es biju daudz ierobežotāks tajā ziņā, ka es varēju praktizēt un mācīt tādā ļoti tradicionālā veidā. So not being a monk gives me the opportunity to explore therapy more, Western psychotherapy. Bet tas, ka es vairs neesmu mūks, ļauj man daudz brīvāk izpētīt un pielietot rietumu psihoterapijas metodas.
And also I believe that the awakening in the West happens in relationships. Un es domāju arī, ka tā apskaidrības, nonākšana pie apskaidrības rietumos daudzajādā ziņā notiek caur attiecībām. And awakening in the West needs to happen within the busyness of a normal average life. Un rietumos cilvēkiem ir jāspēj tikt pie apskaidrības caur ikdienas dzīvi. So if I want to teach, then it also makes me more qualified as a teacher. Un, ja reiz es par to mācu, tad arī šī pieredze padara mani daudz kvalificētāku kā skolotāju. And although I have no children, and I will not, at least if I stay with this woman. Un, kaut arī man nav bērnu, un arī nebūs, ja es palikšu kopā ar šo sievieti. But she has 2 children, which are grown up, but still it's also a way for me to more deeply explore what it means to have children and what a challenge it is. Un šai sievietei jau ir 2 pieauguši bērni, un tādā veidā es tik un tā sastopos ar tiem izaicinājumiem, ko tas nozīmē, ja tev ir bērni. And I feel as a monk I can't, it's a difference of kind of having an idea how it is, but it's different to be actually in there. Savukārt kā mūkam, tas ir daudz grūtāk izprast, ko tas patiesībā nozīmē, varbūt kaut kāda ideja par to, kas tas ir, bet tāds īsts priekšstats, patiesas priekšstats par to īsti nevar. So and personally, since I'm disrobed, I'm really inspired by Buddhist teachers who are married and who have children. Un kopš es pametu mūku kārtu, man bija iedvesmo tiem budistu skolotāji, kas ir precējušies un kuriem ir bērni. Because I believe that is actually the model for practicing Buddhism in the West. Jo es domāju, ka tas ir tas modelis, kā praktizēt budismu rietumos. And I think it's a good model. Un es domāju, ka tas ir labs modelis. It's not inferior towards the monks and nuns' life. Un tas nekādā ziņā nav zemāks par to dzīvi, ko dzīvo mūku un mūķenis. It's very challenging. Tas ir ļoti izaicinoši. But that's how we live, and it is, in a way, it is, or it can be very supportive to have these challenges. Un tas var mums palīdzēt, ka mēs sastopamies ar šādu veidu izaicinājumiem. So for me, falling in love and being in love is actually something which is not dangerous, or it's not something we should avoid. Un priekš manis iemīlēšanās un mīlestība nav kaut kas bīstams, no kā būtu jāizvairās. But it is definitely possible to make a part of your practice, particularly if you have a tantric approach to your practice. Un noteikti ir iespējams to padarīt par savas prakses daļu, jo sevišķi jūsu prakses ir saistīta ar tantru vai tantrisko pieeju. So if you come more from a monastic approach, then there might be a sense that it is not helpful to be in a relationship, or that it is not helpful to love someone. Ja jūs nāktu vairāk no tradicionālās mūku mācības un viņu skatījumu, tad tur var būt tā sajūta, ka laulība un mīlestība nav īsti savienojama vai vēlama. It's quite easy to then fall into a sense, it's attachment. Un tad ir viegli iekrist šajā tiesājošajā attieksmē, kad redz tā ir pieķeršanās.
that of course that is not an approach which is healthy for the way we live our life, because we live in relationships. Un tāds skatījums nav pārāk veselīgs, jo mēs faktiski pavadām savu dzīvi attiecībās. Ja, tad man papildus jautājums, vai tāda parasta mīlestība ir iespēja bez pieķeršanās? The next question then is the kind of usual love possible without attachment? Ordinary love. Is ordinary love possible without attachment? Yeah, it's so there again there is this idea that that attachment is something really horrible. Un te atkal parādās tā ideja, ka pieķeršanās ir kaut kas ļoti, ļoti briesmīgs. Of course, everything, every state of mind right now, without being a Buddha, is contaminated. Protams, ka jebkurš prāta stāvoklis, kamēr mēs neesam Budas, ir kaut kādā veidā piesārņots. So from that point of view, it's not possible right now to experience a moment of love without contamination, without attachment. Un tādā skatījumā nav iespējams pagaidām piedzīvot tādu mīlestību, kas ir pavisam brīva no jebkāda veida piesārņojumiem un pieķeršanās. So every moment of experience, in my case, is penetrated by a sense of it's happening to me. Un jebkurš mans pieredzes brīdis ir tajā pastāv ideja, ka tas notiek ar mani. That is true for drinking a coffee, having sex, enjoying a walk by the beach. Un tas ir tikpat labi spēkā dzerot kafiju, nodarboties ar seksu vai staigājot ar pludmā. But the love, I mean the genuine love in for example, the relationship of a mother has to her children. Tāda mīlestība, kas ir mātei pret savu bērnu, I think overweights this contaminated aspect. es domāju, ka šī mīlestība tā kā ir daudz spēcīgāka par šo piesārņotības aspektu. Something more? Jā. We have still a few minutes. So. Nu labi, bet tad, pieķeršanās mēs akceptējam, ka viņi tādi ir mums tunī pasaulē, lai viņi tur ir. Bet alkas. Ja no sākuma ir alkas, pēc tam pieķeršanās. Jā, kāds būtu precīzāks
Nosauka vēl. Craving. Craving. Oh Tas my jau ir God. He says that at the beginning there is craving and when comes attachment. So what to do with craving? Mhm. Craving comes from ignorance. Šis tēlkas nāk no neziņas. So it's the same as we talked about the two levels in the Lamrim. Un tas ir tas pats, ko mēs jau runājam par diviem Lamrim līmeņiem. So in the initial level, you learn practices of noticing the craving and being with the craving. Sākotnējos līmeņos mēs pamanām, ka šīs alkas pastāv un kā tās izpaužas mūsos. So you get to know the craving. Mēs iepazīstam, kā tās mūsos izpaužas. And in that awareness, there's some more freedom. Un, kad mēs spējam to pamanīt un apzināties, tas dod mums vairāk telpu un vairāk brīvību. And you start to learn, wow, if I just stay in that openness, then the craving changes. Un mēs pamanām, ka ja mēs spējam saglabāt mierīgu prātu šajā stāvoklī, tad šīs alkas mainās. But then on the second level, you look into the teachings on emptiness. Bet otrajā līmenī mēs sākam jau lokoties mācībās par tukšumu. So you undermine craving with tackling the root. Un tad mēs cenšamies sabrīvoties no alkām, tiekot līdz pašai saknē. And you find an openness and a peace inside of you, which is so strong that the craving of finding that peace or that contentment somewhere else does not arise anymore. Un tad mēs nonākam pie tik lielā miera un tik dzīves patikas sevī pašā, ka tas ārējais alku objekts kaut kur ārpus mums jau vairs nešķiet viens pievilcīgs, viens vajadzīgs. So if you slide into a sense of wholeness or completion, then you don't need to eat chocolate in order to feel better. Un ja mēs spējam nonākt pie šīs veseluma, vienotības sajūtas, tad mums vairs nav nepieciešams apēst šokolādi, lai sajustos labāk. You might still eat chocolate, but then you just eat it because you enjoy it. Mēs, protams, varam to šokolādi graust, bet mēs to darām tikai tāpēc, ka mums tas patīk. It's a big difference to eat chocolate because you feel restless. Un tur ir atšķirība starp to, vai jūs ēdat šokolādi teica, ka jums ir nemiers, vai teica, ka jums vienkārši tas ir patīk. Why you eat chocolate because you just enjoy it. Vai ka jūs ēdat šokolādi teica, ka jums tā patīk. So at one point it might be possible to be in a relationship with a woman not because you feel alone or you are afraid to be alone. Un var pienākt tāds brīdis, ka jūs esat kopā ar sievieti nevis tāpēc, ka jums ir vientulības sajūta vai tāds, ka jūs negribat vai nemākat būt viens. But you actually come from a fullness and having something to give. Bet jūs esat kopā ar sievieti tāds, ka jūs esat piedzīvot tādu veselumu un pilnības stāvokli, kurā jūs spējat dalīties un dot. And you just enjoy the presence of the other person. Un jūs vienkārši izbaudāt šīs otras personas klātbūtni. And without demanding that she might fulfill something inside of you which you don't have.
Un nepieprastāt no šī otra cilvēka, lai viņš piepildītu kaut kādu jūsu iekšējo tukšumu. Definitely more whole you, more healed you become inside, more mature are you as a partner. Un pilnīgi noteikti, jo veselāks un piepildītāks jūs esat iekšēji, jo nobriedušāks jūs esat kā partners. Less expectation you put on your partner to make you happy. Un tādā gadījumā jūs vairs neuzliekat milzīgas gaidas uz partneri. Kā viņš padarīs jums laimīgus? So your attitude is more coming from how can I make my partner happy. Un jūsu attieksme ir vairāk kā es varu padarīt partneri laimīgāku. So it's not like the kind of love which says I am with you because you make me happy. Un tad vairs tā nav tāda veida mīlestība, kas ir aprakstāma, es esmu kopā ar tevi, tāpēc, ka tu padari man laimīgu. Be careful if you stop to do that. Uzminies, ja tu pārstāsi darīt man laimīgu. I already know the divorce, what is called, lawyer, the divorce lawyer. Es jau zinu labu šķiršanās advokātu. Okay. Good question, thank you. Labs That's jautājums. good to ask personal questions. It's a bit uncomfortable to answer. Ja valstī tiek uzdot personīgi jautājumi, protams, nav tik patīkams tev atbildēt. But that's good. Let's have the lunch break and we continue at 2 o'clock. Mums būs pusdienu pārtraukums un mēs atsākam 2. And then I will talk about the third level. Un tad es runāšu par 3. līmeni. And also some of the general advice which I missed yesterday. Un arī par tiem padomiem, kurus es nevarēju nokādēt. Nē, nu,